Igaunijas, Latvijas un Lietuvas krasta līnijas kopējais garums ir 1847 km. Pasaules ātrākais peldētājs šo distanci varētu veikt 10 dienās, protams, peldot ar maksimālo ātrumu. Pasaules ātrākā haizivs to varētu veikt 37 stundās. Un cik ilgs laiks jūsuprāt būtu nepieciešams kāpuram? Kādi 10 gadi? Baltijas jūras krasts ir skaists ar savu daudzveidību. Šeit sastopamas gan smilšu pludmales, gan akmeņaini liedagi, gan stāvkrasti, ceļojošas kāpas, kaļķakmens klintis un dažādi citi krasta veidi. Jūras krasts ir pakļauts nemitīgai viļņu un vēja iedarbībai, kas izraisa krasta eroziju. Tāpat to apdraud arī cilvēku iedarbība, būvniecība, naftas noplūdes un masu turisms. Ieraugi jūru!